Čau! Tu klausies podkāstu Ietekmes spēks, un mans vārds ir Arnolds Jānis Krauklis. Šī ir otrās sezonas 7. epizode, un šodien es runāšu par kaut ko, kas attiecas uz mums visiem. Par atkarību, kas neliekas kā atkarība. Un tā atkarība ir par dopamīnu. Par to, kāpēc mēs iesprūstam dzīvē, kuru nemīlam, un kāpēc ir tik sasodīti grūti no tās izrauties. Šī būs godīga, izaicinoša un iespējams pat ļoti pārdomas raicoša saruna. Tāpēc laiks sākt. Čau, dārgie klausītāji! Un, ja godīgi, bija tāds sociālais eksperiments, kas notiek pašlaik par nosaukumu narkomāns, un tas nav speciāli, lai gan otrs puses varbūt ir speciāli. Lai liktu aizdomāties, nedžadžot, nevērtēt grāmatu pēc nosaukuma, bet arī atšķirt lapas puses un arī izlasīt no vāka līdz vākam. Es neatceros, kur tas bija, bet bija ļoti skaisti uzskaitīts par procentiem, kādi ir cilvēki, kad veido pieņēmums par kaut ko. Lielākā daļa tikai paskatās uz virsrakstiem, arī ziņu portālos izlasa virsrakstus, un tad jau galvā ir viedoklis, jā, tas izdarīja šitā, šitais izdarīja tā. Es neesmu iekšā tajā, bet apmēram tā. Tad ir procents, kurš izlasa sākumu un beigas, un tad parādās viedoklis, un ir tikai maza daļa ar tiem, kuri izlasa nosaukumu, izlasa no vāka līdz vākam, un tad izsaka viedokli, un vēl joprojām neveido pieņēmumus. Bet lai vai kā, narkomāns skan traki, tas nav, šodien es nerunāšu par kaut kādu heroīnu, par narkotikām kā tādām, bet es runāšu par kaut ko citu, kur mēs īstenībā visi esam narkomāni. Un esam narkomāni. Kas ir narkomāns? Atkarīgs no kaut kā, atkarīgs no kaut kādas vielas, atkarīgs no atkarības izraisošas vielas. Un šodien es runāšu par dopamīnu. Un īstenībā visas atkarīgākās narkotikas, piemēram, kokaīns vai ekstazija vai heroīns, darbības mehānisms ir tāds, ka cilvēkam dopamīns ļoti uzlec augšā. Tik daudz, cik tikai narkotikas var iedot, un tāpēc narkotikas ir tik ļoti atkarīgas, tāpēc, ka dopamīns vispār tāds hormons, kas ir motivācijas hormons, izraisa labas sajūtas, atalgojuma hormons. Jā, un mums visiem tāds ir, un mēs visi to saņemam, mums visiem tas patīk, un mēs visi alkstam. Un šajā podkāstā, arī par to runāšu, ir dopamīns, ko mēs varam iegūt paņemot telefonu, bišķi paskrūlējot, un ātrais dopamīns, vai paskatīties porno un iegūt dopamīnu, vai pāēdot fast food, vai kaut ko citu, kas uzreiz iedod dopamīnu. Bet atkal ilgtermiņā neizraisa diezko labu. Manuprāt, diezgan daudzi, arī es esmu ļoti, es nevaru teikt, ka viss manā dzīvē ir 100% atrisināts, bet ļoti daudz lietas esmu atrisinājis, ļoti daudz esmu uzķēris par to, šī ir tā lieta, ko es daru, tikai tāpēc, lai saņemtu tūlītēju dopamīnu, bet tas man nedara baudu ilgtermiņā. Vai tās ir attiecības, vai tās ir tas pats darbs, dažādas citas aktivitātes, kas, es domāju, ka katram dzīvē ir. Un šo podkāstu pāris punktiņus saliku, lai ietu iekšā, lai šo tēmu visu tā forši aprunātu. Centīšos nerunāt ilgi, respektējot jūsu dārgo laiku. Un otrais punkts, ko es pierakstīju, ir tas, ka mums ir darbs, un ir darbs, kuru vēlamies. Un ir darbs, kurā mēs esam dažreiz iekrituši, varbūt tas ir nejauši, esam nonākuši tajā darbā. Ir vajadzīgs darbs, mums katram ir vajadzīgs darbs, mums katram ir vajadzīgi ienākumi, mums katram vajag uzturēt sevi. Es neko sliktu nesaku par to. Es tikai cenšos parādīt perspektīvu. Tad ir darbs,
Un es nepazīstu daudz cilvēkus, kuri pēdējā laikā iepazīst ar vien vairāk cilvēku, kuri tiešām strādā savu sirds darbu, savu dvēseles darbu, bet bieži vien ir cilvēki, kuri vienkārši dzīves apstākļi piespiež darīt to, ko viņi paši nevēlas. Un jā, tas darbs ir izveidojis vai nu nejauši, vai nu apstākļi piespiež, vai arī šo darbu, šo profesiju esam izvēlējušies ar apziņu, kas jau ir diezgan veca. Ar to es domāju, ka, piemēram, 16 gados es pasaku, ka es būšu arhitekts, un es no 16 gadiem izveidoju savu stipru pārliecību par to, ka es būšu arhitekts. Un es dzīvoju tā visu dzīvi, un esmu arhitekts, bet iespējams 16 gados, kad es pieņēmu to lēmumu, es vēl visu nesapratu, es īsti nesapratu, ko arhitekta profesija nozīmē. Ko nozīmē strādāt par to, kā tas ir katru dienu to darīt. Es to nezināju. Un, manuprāt, diezgan daudz, un tas ir bīstami. Bīstami šā izvēlēties nenobriedušā vecumā profesiju un iegalvot to sev un nodzīvot visu tā dzīvi. Es nesaku, ka daudzi nav tiešām palaimējies kādam, kurš ir 16 gados atradis profesiju un dzīvo visu dzīvi tajā profesijā un ir laimīgs. Iespējams, tādi cilvēki arī ļoti veiksmīgi un laimīgi ir, bet es zinu, ka ir arī tādi, kuri ir pieņēmuši to lēmumu un mērķtiecīgi iet, lai gan arī paši saprot, ka īsti tas nav tas. Jā, runājot par šo, un tad ir tas otrs darbs, kas ir mūsu sirds darbs, kas ir mūsu dvēseles darbs, kas mums ir sagādāt tik lielu gandarījumu, kad mēs to darbu varētu darīt par brīvu, kad mēs jūtamies piepildīti, ka mēs to pieceļamies un gribam darīt, un ejot gulēt ir tā, kad pagaid vēl 5 minūtes, apmēram tāpat kā bērnībā gribās multenes skatīties, tad ir tas dvēseles darbs, sirds darbs, kur vienkārši gribās darīt. Un nevar apstāties. Protams, veselīgi tas ir. Un šis dvēseles darbs, tas ir darbs, ko darot nenogurst, kas liekas kā hobijs. Atcerējos, ir tāds Navals Ravikants, un viņš arī raksta par savu sirds darbu, un viņš raksta tā, ka šis mans dvēseles darbs, ko es daru, tas ir man kā hobijs un ir ļoti viegli, bet atkal citam cilvēkam tas izskatīsies pēc darba. Smaga darba. Un tur jau tā lieta, ka mēs katrs esam pavisam citādāks, ar citādāku pieredzi, ar citādāku ģimeni uzskatu, dažādām ārējām ietekmēm izveidojušies pavisam citādāki, ar citādākām interesēm, ar citādākiem sapņiem. Un mums katram ir unikāls darbs, un es ticu, ka katram ir unikāli talanti, kurus katrs spēj attīstīt un iet iekšā tajā darbā un spīdēt un būt vienkārši labākais tajā jomā. Un šeit ir viens vārds ikigai. Ikigai japāņu koncepts, kas sastāv no 4 vienībām, arī saucamais darbs, arī pateicu iepriekš, dvēseles darbs, sirds darbs. Ikigai apmēram to atzīmē. Ikigai tātad ir 4 tādi aplīši. Tātad ikigai īstenībā ļoti superīga grāmatiņa par ilgdzīvošanu. Iesaku izlasīt, ja neesat, ļoti patika. Tad ikigai, es parādīšu apmēram šādi, varat uzlikt pauzīt. Un, tad pirmais aplīts ir, ko tu mīli darīt. Otrais aplīts, ko pasaulē vajag. Trešais aplīts, par ko tu vari saņemt algu. Un 4. aplīts, kas tev sanāk. Un ir ļoti daudz lietas, ko tev patīk darīt, ir ļoti daudz lietas, par kurām tu varētu saņemt algu, ir ļoti daudz lietas, ko pasaulē vajag. Bet kas ir tieši tev? Tas, kas pa vidu sakrīt. Un, manuprāt, dzīve dod mums iespējas, lai to viduci atrastu. Un es ticu, ka katrs var to atrast, ja turpina, ja iet, ja mēģina vienu, otru, trešo, pēta, kas sanāk, kas nesanāk. Un, protams, šī grāmata ir liels palīgs, kā to var atrast. Tad tālāk. Problēma. Kāpēc tad netiek tas sapņu darbs atrasts vai
darīts, kāpēc mēs bieži vien izvēlamies to parasto darbu, kā sanāk. Ir tāda lieta kā komforts. Un komforts ir, piemēram, darbs, ir labi apmaksāts, ir 5 dienas nedēļā jāiet, ir kaut kādas 8 stundas dienā, vienkārši jāatsēž vai jādara kaut kas, kas negribās. Un tad ir piekdienas, sestdienas, svētdiena. Var atpūsties no visa. Un 5 dienas izturam, piekdienā, sestdienā atpūšamies un aizmirstam par problēmām, ejam pirmdienu uz darbu un atkal stulbais darbs negribās. Bet ir atalgojums, mēs varam izdzīvot. Un ir, tīri ok. Nav tas, kā es ļoti vēlos, bet, nav arī tik slikti. Un tas ir lamats. Un tāpēc ir ļoti daudz cilvēku arī paliek šajā darbā. Tāpēc, ka nav nemaz tik traki. Un kad tas viss mainīsies? Tas viss mainīsies katram. Ir jānonāk līdz tam punktam, ka katrs var ieraudzīt savu dzīvi, 5 dienas darbs, brīvdienas atpūšamies, ka šī dzīve ir sāpīgāka nekā sākt celties agri no rīta un strādāt, lai iegūtu sapņu darbu. Teiciens par to, kad tad, kad sāpes palikt tajā pašā vietā būs lielākas nekā sāpes disciplīnai, tajā brīdī notiks pārmaiņas. Un tā patiesi ir. Un ja cilvēkam nenotiek pārmaiņas, viņš nav tajā vietā, kad viņa konkrētā šī brīža situācija ir tik ļoti sāpīga. Man ļoti patīk piemērs ar zobārstu, ka tajā brīdī, kad mums ritīgi sāp zobs, ir kaut kāds tas kanāla iekaisums, neesmu zobārsts, kanāla iekaisums, kas drausmīgi sāp un kad neatliekam situāciju, zvanam zobārstam un uzreiz jābrauc. Tajā brīdī mēs aizbrauksim un 100% ieradīsimies. Bet, ja ir plombe vai kaut kas cits jāizdara, kas nesāp, mēs iespējams neieradīsimies. Mēs aizmirsīsim, jo tas nav tik svarīgi. Un es neatceros, kur bija tāda statistika, kur 100% ierašanās, 99% ierašanās uz to, kad ir zoba kanāla iekaisuma, kas drausmīgi sāp, un tad ir kaut kādi 70%, kur ir plombēšana. Un tieši tāpat ir ar darbu un ar sapņu darbu. Tajā brīdī, kad palikšana darbā būs tāpat kā kanāla iekaisums, kas drausmīgi sāpēs, mums būs visu vai neko, tajā brīdī mēs sāksim darīt un kustēties. Un ir ļoti vēl viens bīstams punkts, ka mēs sākam sev melot, ka mēs sākam racionalizēt un iestāstīt, ka šis tas parastais darbs, tas īstenībā ir mūsu sapņu darbs. Un es nevienam nepārmetu, bet biju nesen seminārā, kur arī apmēram šo pastāstīja, kāpēc mums tā cilvēkiem ir. Pētījums par gleznām. Cilvēks, un viņam parāda 5 gleznas. Un cilvēkam pasaka, sanumurē no 1 līdz 5, kura tev patīk visvairāk un kura patīk vismazāk. Un viņš sanumurē 1 patīk visvairāk, tad 2, 3, 4, 5. Viņam uzdāvina 1 gleznu. Viņam uzdāvina 3. Viņš viņu paņem, viņš aiznes mājās, un pēc 2 nedēļām viņi satiekās, un tas cilvēks, kuram ir glezna mājās, viņš saka, īstenībā šī glezna bija mana mīļākā. Es smējos, jo tas ir diezgan smieklīgi kā cilvēks. Tā kā sevi pasargājot, izdomā pilnīgas pasakas un saka, nē, īstenībā tā glezna bija mana mīļākā. Tāpat kā ar darbu. Un tas ir, es smējos, bet tajā pašā laikā tas ir ļoti bēdīgi, ka cilvēks, kurš ir, pieņemsim, 4 gadus vienā darba vietā, viņš sāk domāt, ka, tāpēc es esmu 4 gadus tikai tāpēc, ka man tas patīk. Vai arī. Un viņš arī sev tic, jā, šis darbs dara man laimīgu. Racionalizēt, lai sevi pasargātu. Ne jau cilvēks atzīsies, ak, Dievs, es 4 gadus esmu izniekojis un darījis to, kas man nepatīk tajā darbā, ko es negribu darīt.
Bet tajā pašā laikā katru dienu iet uz darbu un nāk Dievs, kā es negribu strādāt. Es jau iepriekš minēju 4. punkts, kā es sāku kustēties. Un es īstenībā diezgan, jā, labi. Es sāku, man bija grūti sākt, grūti iet pretī tam darbam, ko es mīlu darīt, un grūti, jā, iet uz turieni. Bija pretestība, bija slinkums, bija bailes, viss kaut kas bija. Bet galvenā ideja, kāpēc es eju tur, un jau ar vienu kāju esmu, vai ar abām, vai, ir tas, ka galvā parādījās vīzija, ka es sāku sev redzēt 10 gadus vēlāk. Kur es būšu 10 gadus vēlāk, ja es neko nedarīšu? Es būšu tajā pašā vietā. Un tas bija ļoti sāpīgi. Un es negribu būt tajā pašā vietā 10 gadus, un tad lēnā garā tiek soļots un ir soļots un iet sapņu darbā. Un iepriekš minēju par to, ka sāpēm palikt tādam pašam ir jābūt lielākam nekā disciplīnas sāpēm. Un tā ir. Un arī manā gadījumā bija tā, ka es sāku vienkārši ar celšanos 5. Viss. Es izlasīju to, ka veiksmīgākie cilvēki ceļās agri, veiksmīgākie cilvēki strādā ar sevi, veiksmīgākie cilvēki kontrolē sevi, veiksmīgākie cilvēki viņiem nav tā, ka viņiem vienalga, kas notiek apkārt, bet viņi neļauj apkārtējiem faktoriem ietekmēt sevi. Tas nozīmē, ja kāds aiziet uz darbu, un viņam ir pretī cilvēks, kurš ir ļoti īgns, kurš ir dusmīgs, es saņemu dusmas, bet es neatbildu ar dusmām. Es kontrolēju savu atbildes reakciju. Mēs nespējam kontrolēt, kāds ir otrs, jo otrs, piemēram, var pamosties no rīta, izkāpt no gultas ar kreiso kāju, paslīdēt vannas istabā, mazgājoties, mašīnu sasist, suns iekož, kāds apšļakst ar ūdeni, kāds kaut ko pasaka, un viņš uzkrāja dusmas. Un tad, kad viņš atnāk un runā ar tevi, šitās visas dusmas uzkrāja tev virsū. Un ir ļoti tāda, emocionālā inteliģence, ka, ja uz mani izkrauj dusmas, es saprotu, ka tas nav par mani. Es saprotu, ka tas cilvēks ir sadusmots dienas gaitā. Un tās dusmas, es esmu vienkārši pagadījies te, ka es uzkrās tās dusmas, kurš saņems tās dusmas. Jā, īstenībā viens, ja gribās iet uz to darbu, ir viens, kas ir tiešām agra celšanās, kas ir ļoti spēcīgs pirmais solis, lai sasniegtu vairāk no dzīves. Bet šī epizode saucās Narkomāns. Un es te runāju par kaut kādu darbu vai sapņu darbu un tādā garā, un minēju dopamīnu, bet īsti pie dopamīna neesmu ticis. Un tad dopamīns ir labas sajūtas, atalgojuma hormons. Viņš mums izdalās, un mēs trenējam sevi atkārtot to darbību, kuras rezultātā esam saņēmuši dopamīnu. Sirds darbs, piemēram, prasīs celšanos 5. Un tas ir grūti, un es arī neceļos 5 ar saulīti un smaids, un viss ir kārtībā. Nē, tā nav. Ir nedaudz jāpiespiež sevi, ir konstanti jāatgādina sev, es eju uz turieni, es negribu palikt tur. Vai ir ļoti daudz mehānismu, kā un ko darīt, bet nav tūlītēji bauda. Piemēram, man ir viens sapnis par fizisko attīstību. Kad biju, 16 gados, man bija tāda doma, kad man būs 21, man būs tās foršas sešpaka un foršas tāda muskuļa un tādā garā. Bet, kad man bija 21, man tas nebija. Un es domāju, kā nav. Ir jātrenējas, lai tas būtu. Un esmu tagad vairāk kā gadu, katru dienu izlaidis kaut kādas 3 nedēļas, jo bija kaut ceļojumi, bija slimošana, bet katru dienu esmu bijis sporta zālē. Un izmaiņas ir lēnā garā, un es ticu, ka pēc 10 gadiem man būs tāds ķermenis, kāds es vēlos būt. Un šeit ir tas triks, kā dopamīns
nebūs tūlītējs, nebūs uzreiz rezultāts. Mēs varam aiziet uz zāli, trenēties vienu dienu atnākt mājās, mēs nebūsim nometuši svaru. Mēs nebūsim uzaudzējuši muskuļus. Bet ja mēs to darīsim konstanti, mēnešus, gadus, mēs redzēsim rezultātu. Un, manuprāt, tāpēc arī daudz cilvēki padodās, ka neredz tūlītēju rezultātu, jo reku paņemam telefonu, paskrolojam, uzreiz dopamīns uzlec. Vai aizjam uz maķīti pāēdam, uzreiz dopamīns uzlec. Vai paskatāmies porno, uzreiz dopamīns uzlec. Nevis apliejam krūmu un sagatavojam ilgtermiņu attiecības. Tad, lai nonāktu pie sapņu darba, ir jāspēr šie soļi, kur mēs neiegūstam dopamīnu uzreiz. Bet, un ticu, ka tas ir vienīgais ceļš uz īstu piepildījumu. Mēs varam melot sev un teikt, nē, tas nav tas darbs, ko es izvēlējos, vai tā dzīve, kas man ir tā, un racionalizēt, vai arī būt atklātiem pret sevi, un iet uz to, un darīt grūtas lietas, neredzēt rezultātus uzreiz, bet darīt un ticēt, ka pēc laika būs tas rezultāts un tas būs viss. Un te arī var runāt par procesu un par rezultātu, ka īstais rezultāts nav tas pats svarīgākais. Tas process, ka mēs daram. Un šeit ir ļoti interesanti. Mēs dzīves laikā, piemēram, šajā brīdī, kad tu klausies, tu esi sevi uztrenējis ar konkrētām darbībām, kur tu zini, ka tu saņemsi dopamīnu. Piemēram, ja pēdējos 3 mēnešus katru dienu ir pavadīts 10 minūtes telefonā, kur es skatījies kaut kādus video, kas tev liek justies labāk, tad tavas smadzenes zina, ka tu paņemsi telefonu, 10 minūtes paskatīšies, tev dopamīns uzliks augšā. Tā būs darbība, ko tu būsi sevi uztrenējis atkārtot vairāk. Un tā ir īstenībā ar visu. Un kas ir mūsu uzdevums? Ir tās vieglās darbības un grūtās darbības, celties 5, aiziet uz treniņu, palasīt grāmatu, noskatīties kādu izglītojušu video vai kaut ko darīt, kas mums tiešām vedīs tuvāk tam darbam, ko mēs vēlamies būt. Un ir tā tūlītējā bauda, kas mums ir jāizdara. Mums ir jāapmuļķo sevi un jāietrenē viss savs ķermenis, viss savs smadzenes, domāt, ka tajā brīdī, kad mēs izdarīsim to grūto, mums uzreiz izdalīsies dopamīns. Un to var izdarīt. Un es tūlītās ķeršos pie veidiem, kā to var izdarīt. Es ceru, ka doma ir skaidra. Tā kā, piemērs, es sēžu šeit un dzirdu, ka kāds klauvē pie durvīm. Ja es domāju, ka tur ir kāds, kurš iesitīs man, kad kāds man iesitīs, man neizdalīsies dopamīns. Man būs bēdīgi. Es negribēšu iet un atvērt durvis. Bet ja es šeit sēžu un kāds klauvē un es domāju, ka tur būs kāds, kurš iedos man 1 000 000, es siešu pie durvīm un atvēršu. Jo es zinu, kad es saņemšu 1 000 000, man izdalīsies dopamīns. Triks šeit ir apmuļķot un ietrenēt sevi, darīt darbības, kas ir grūtas, un saņemt dopamīnu. Jo, ja mēs visu laiku sevi piespiedīsim, iesim pie tām durvīm un domāsim, kad kāds sitīs, tā ir saņemšanās un piespiešana, un tas sabrūk. Es nezinu nevienu cilvēku, kurš ir angliski ir willpower, bet saņemšanās spēks, kurš ar saņemšanās spēku ir kaut ko panācis. Esmu to mēģinājis, un kaut kādā brīdī vienkārši tā saņemšanās lūst, sabrūk. Bet no otras puses, ja ir sevis būtība ietrenēt un pārveidot tā, ka tas ir viegli, tas tiešām paliek viegli. Un pats sākums pat tiešām ir grūtākais. Kad mēs sevi pārveidojam, kad mēs
principā izveidojam sev jaunu identitāti. Identitāte ir, kas mēs esam, kam mēs ticam, kas mēs esam. Un, lai to mainītu, ir jāiet pret sevi. Ir grūti. Ir vienkārši, tas ir apmēram kā dziļš sniegs, kā mēs pirmo reizi iet pa dziļu sniegu. Pret sevi. Bet, manuprāt, tas ir vienīgais veids, kā kaut ko panākt. Sākt ar to sērdi un izmainīt sērdi un viss ārējais darbības, ko mēs daram, tas nāks pašas par sevi. Un ārējais, es domāju, ka viss atzinība, ienākuma līmenis, prieks, laime, viss. Tie būs rezultāti, tie būs blakus produkti izmaiņām, ko mēs esam veikuši iekšā. Tad esam nonākuši pie 4 mehānismiem, kā mēs varam sevi ietrenēt un es negribu teikt apmuļķot, bet tā ir it kā apmuļķošana. Kā tad panākt, lai mēs tās darbības darītu viegli, nevis izmantotu saņemšanos, bet mūsu smadzenes ar prieku un mēs ar prieku un vieglumu iet un darīt tās lietas, kas mums ir jādara, lai nokļūtu tur, kur mēs vēlamies nokļūt. Pirmais mehānisms ir uztvera darbu kā spēli. Mēs esam cilvēki, mums patīk grūtības, mums patīk spēles, mums patīk uzdevums, mums patīk izpildīt uzdevumu un izpildīt uzdevumu. Piemēram, ir līmeņi, mums patīk pabeigt līmeņus. Es nezinu, kāds ir uzdevums katram darbam, bet šeit ir viens piemērs. Mans sapņu darbs ir X, un lai es to sasniegtu, ir ļoti daudz, protams, darbiņu jāizdara, bet viens no tiem darbiem man ir jāsūta e-pasti. Un savā listē, tas ir vēl viens punkts, savā listē nevis rakstīt uzdevumu, man ir jānosūta 10 e-pasti, bet uzrakstīt, cik e-pastus es varu nosūtīt 30 minūšu laikā. Man īstenībā jau pasakot šo liekas interesanti. Varbūt kāds taisa video, varbūt kāds zvana cilvēkiem. Cik video es varētu uztaisīt 3 stundu laikā? Cik cilvēkiem es varētu piezvanīt 2 stundu laikā? Jautāt un pagriezt šo. Un tad, kad mēs attiecamies šādi, mums jau parādās motivācija, mums parādās griba to darīt. Nevis, būs atkal jāsūta e-pasti un negribās to darīt, bet padarīt to interesantāku. Nākamais ir ļoti svarīgs punkts. Ir jāpievieno apbalvojumus. Kad mēs kaut ko paveicam, vienalga cik mazu. Es īstenībā par šo runāju ar vienu kolēģi no rīta, un īstenoju to šodien par katru mazo darbību, kas ir veikta, galvā jāsaka, es esmu malacis, tu dari labi, ļoti labi, malacis, apsveicu, super. Dažādi vārdus, kas sevi uzmundrina. Un varbūt sākumā tas var likties tā, kad grūti un neierasti, bet ar laiku šādā veidā var iemācīt savu ķermeni zināt, ka izdarot to lietu jutīsies labi un tādā veidā sevi ietrenēt, darīt vairāk to lietu. Piemēram, šodien es biju baseinā un pēc baseina es sevi vienkārši apsveicu, pateicu, ka tu esi malacis un tu dari labu sev, tu dari labu saviem ģimenei, jo ar baseinu tu paildzini savu dzīvi un tu rūpējies par savu veselību un sniedz labāko sevs versiju cilvēkiem, kurus tu mīli un kuri mīl tevi. Tu esi malacis. Un šādā veidā es saņemu prieku un pateicību pats sev, un tas man arī liks nākamo reizi gribēt iet uz baseinu vēlreiz.
gavilē, var lēkāt, var teikt, jā, es to izdarīju. Pietiek ar 15 sekundēm par katru mazo darbu, vienalga kāds, bet ja kaut vai ir tā saņemšanās nepieciešama, apbalvo mazi pateicības vārdi, var konfektu, var šokolādi, vispār ēdot tumšo šokolādi, tāpat dopamīns arī izdalās. Tā ir arī viena, ja neesi lasījis, pasaka 10 minūtes palasīšu, un man būs šokolādi. Palas 10 minūtes, pat 5, un apēd šokolādi. Ietrenē savu ķermeni, saprast, ka es palasīšu, un pēc tam būs šokolādi. Ar šokolādi īstenībā ir ļoti ātrs veids, kā sevi mainīt, darīt lietas, kuras no sākuma negribās, bet kuras tu zini, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu to dzīvi, kur tu vēlies dzīvot. 3. punkts – vizualizē. Vizualizē to dzīvi, kur tu vēlies būt, darbu, kur tu vēlies būt, kāpēc tu to dari, kur vēlies nonākt. Un šeit vissvarīgākais ir just emocijas. Just emocijas, un parasti emocijas būtu prieks, gandarījums, laime, piepildījums, pateicības, sirsnība, piepildījums. Un tajā brīdī, kad mēs jūtam tās emocijas, katra emocija ir frekvence, un apkārtējais viss notiekās, mēs pievelkam to, kā mēs jūtamies. Un pateicība ir visspēcīgākā emocija, ar kādu ir ļoti vēlams dzīvot un ar kādu var sasniegt to darbu, ko mēs ļoti mīlam, ko mēs ļoti vēlamies darīt. Ar to es domāju tā. Pateicība. Es esmu pateicīgs ar to, kas man ir, bet tajā pašā laikā strādāju, lai man būtu vairāk. Ja es veidoju un dzīvoju tādā man nav tas, man vajag vēl, tad es būšu pateicīgs. Es trenēju savu ķermeni un savu prātu šajā brīdī just trūkumu. Un labākajā gadījumā, kad dabūtu tā lieta, ko mēs tik ļoti vēlamies, mēs nespējam to izbaudīt, jo ilgu laiku esam trenējuši šī brīža stāvokli just trūkumu. Man vēl nav tas, man vajag to, tad es būšu pateicīgs, un tad, kad man ir tas, es nezinu, kā just pateicību. Un tad es atkal brīnišķīgais cilvēks, apbrīnojamais, teikšu tā. Un tajā brīdī, kad cilvēks dabū vienu lietu, viņš domā, es neesmu laimīgs, es neesmu piepildīts. Nevis sākt justies būt piepildītam, bet cilvēks izdomā, man vajag vēl, man vajag sasniegt to nākamo lietu, man vajag izdarīt šito. Un ir cilvēki, kas nodzīvo tā visu dzīvi, cerot, ka nākamais mērķis būs tas, kurš padarīs viņus piepildītus. Un tas ir arī tādas milzīgas lamatas. Un te ir arī triks, un tajā brīdī, kad cilvēks beidzot saprot šo milzīgo ciklu un milzīgo spēli, un tajā brīdī, kad mēs novērtējam to, kas mums ir, mums vienkārši nāk vēl klāt. Un es ticu augstākam spēkam, nezinu, kā tu to sauc, bet reliģija sauc par Dievu, zinātne sauc par enerģiju, citi par visumu, gaismu, radītāju vienalga. Bet tas spēks, kas ir visu radījis, es ticu, ka viņš jūt, kā tu dzīvo. Un kāpēc, lai es tev dotu vēl, ja tu nenovērtē to, kas tev ir? Es negribu. Un es ticu, ka spēks arī tā dara. Bet tajā otrā gadījumā, ja tu sāc novērtēt to, kas ir, tu novērtē. Es redzu, ka tev var dot vēl. Tev būs vēl, lūdzu. Jo es zinu, ka tu novērtē. Varbūt arī es kļūdos, bet šī ir viena lieta, kam es ticu. Un kas ir manā dzīvē ļoti, ļoti
mani mācījusi. Tajā brīdī, kad es nenovērtēju to, kas man tiek atņemts. Vai tas ir kāds cilvēks. 2 gadu atpakaļ tās bija tiesības. Veselība. Dažādi. Bet tajā brīdī, kad es novērtēju, man parādās iespējas, man uzrodās kaut kas vēl, ko es esmu ļoti ilgi gribējis. Vai, parādās iespējas. 4. punkts ir noķert momentus. Ko es domāju noķert? Kad, protams, ka viss nav tā, ka iet pa sviestu un tādā garā. Būs tie momenti, kad būs grūti un būs nedaudz jāpiespiež. Kad tās domas parādās, man ir jādara tās, nevajag ar tām cīnīties. Kad mēs cīnamies, mēs tā kā pretojamies to, kas ir. Un mēs pretojamies sev, jo mēs sevi esam ietrenējuši tā, ka mums parādās tas moments. Man ir jātaisa video. Man ir jāsūta ēpasti. Viss iepriekšējais pagātne, notikuma darbības, principā mentālais treniņš, ir izveidojis to, ka tagad ir tāda sajūta, tā ir organisma pretreakcija. Organisms domā, ka, es nesaņemšu dopamīnu darot to. Zinot šo, tu domā, ka tu esi ietrenējis sevi, ka, es nesaņemšu dopamīnu, es negribu to darīt. Ielpojam, izelpojam. Un ejam to darīt. Tik vienkārši. Ir tāds 5 likums. Varam skaitīt līdz 5 un iet darīt. Un izmantot iepriekš minēto apbalvojumu darbu kā spēli vai vizualizāciju par nākotni, noķertīs tās pozitīvās emocijas un tad iet darīt. Bet galvenais nepretoties domām, kas ir, vienkārši uztvert, tās ir, un palaižam vaļā. Un sākam domāt kaut ko citu. Un ir bieži runāts par motivāciju, kad motivācija ir ļoti svarīga, un es vienkārši sēdēšu šeit un gaidīšu, kad motivācija uzrādīsies, un tad es iešu darīt to lietu. Tā nav. Motivācija rodās tad, kad mēs sākam darīt. Un vismaz arī man tā ir bijis, un arī cilvēkiem, ar kuriem es kontaktējos, arī viņiem tā ir, kad tajā brīdī, kad mēs vēl neesam sākuši darīt, tad tā negribās, bet mēs sevi kaut kā samanedžējam tā, lai mēs ejam darīt, un pēc minūtes vai 2 minūtēm ir parādījusies motivācija, un mēs ejam iekšā. Un šeit ir vēl punkts, ko es vēlos jums iedot, kā mentālais darbs, tas ir apmēram tāpat kā fiziskais darbs. Ja kāds ir sportojis, pirms jebkuras sportiskas aktivitātes mums ir jāiestāj pa muskuļi, jāiesildās, lai nesanāk kaut kādi sastiepumi, traumas. Tieši tāpat notiek ar prātu. Mums ir jāiesilda prāts, pirms mēs ejam un tiešām daram kaut ko. Un to var darīt pavisam vienkārši, piemēram, ja varbūt ir jāmācās vai vienkārši jāsēž pie datora un kaut kas jādara. Ko var darīt? 6 minūtes vienkārši. Izlasīt to, ka 6 minūtes ir tas laiks, kā mēs cik daudz vajadzīgs, lai iesildītu prātu. 6 minūtes mums ir vienkārši jāskatās ekrānā un sev fokus jāietrenē uz ekrānu. Un viss, mēs varam neko nedarīt, bet 6 minūtes vienkārši skatīties. Smadzenes sāks trenēt sevi, man ir jāfokusējās šim te ekrānam, un viss. Es nerunāšu par tik primitīvām lietām, kā jāpaņem telefons un jānoliek citā istabā. Tas man tā liekas jau ir pašsaprotami. Varbūt kādam nav, bet tā ir arī ļoti laba metode, vienkārši telefonu iet prom un notifikācijas izslēgt. Un visticamāk, ka neko svarīgu nepalaidīs garām. Tās bija 4-5 mehānismi, kā sevi trenēt, darīt to, kas ir jādara. Es ceru, ka
bija vērtīgi, un arī es neesmu perfekts, un arī es kļūdos, un īstenībā runājot par šo, es pats arī mācos, un manuprāt, tas ir ok. Un esmu tik tālu, cik es esmu, un vēlos to dot jums. Es ceru, ka ir noderīgi, un ka izmantosiet šo. Un ceru, ka šī epizode deva lielāku izpratni par to, kā mēs strādājam, kādi mēs dopamīna narkomāni esam, un varbūt arī esi tāds pats kā es, dopamīna atkarīgais, visticamāk esi, ja manuprāt tādi ir visi. Un es ceru, ka šis podcasts deva kaut ko, ka mēs varam to pagriezt mūsu labā. Nevis iekrist lamatās, kad gūstam tūlītēju īstermiņa apmierinājumu dopamīnu, bet pārtrenējam savu būtību, domājot un dzīvojot kā darbības, kas mums sniegs ilgtermiņa piepildījumu ar dopamīnu. Labi, mans vārds ir Arnolds Jānis Krauklis, un šī bija 7. epizode Ietekmes spēka podkāstā 2. sezona, un peace!